Un nākamais mūsu referents ir rumāņu kolēģis Bogdans Aleksandrs Šipors, un viņa priekšlasījums būs saistīts arī ar starpkaru periodu, un viņš aplūkos Ziemeskaru noslēgumu un padomju okupāciju Baltijas valstīs Rumānijas diplomātu skatījumā. The floor is yours. Lūdzu. Thank you. I have to thank the organizer for him. Paldies! Es gribēju pateikties organizatoriem par uzaicināšanu, par šo iespēju uzrunāt jūs visus Latvijas kara muzejā. Mūsu iepriekšējā runātāja pēdējais secinājums par došanos uz Kauņu. Par to ļoti plašu ziņojumu ir sagatavojis mūsu pārstāvis Emanuels Popesku. Tātad par to, kā notika šis maršs pilsētā, kur var sakot, tika kliegts, ka komandieri ved mūs uz Kauņu, mums jārīkojas kā Hitleram. 1940. gadā noslēgtais miera līgums starp Somiju un PSRS tika uzskatīts par izgāšanos no Vācijas un Francijas puses, vismaz tā neitrālās valstis to uzskatīja. Ir skaidrs, ka šīs valstis vairs negribēja mainīt esošo situāciju un pārvērst PSRS vēl vienā ienaidniekā tādā pašā kā Vācija. Pēc padomju Somu konflikta beigām Rumānijā uzskatīja, ka tagad Maskava pievērsīsies Rumānijai. Pat mūsu karalis pēc konflikta par to norādīja, tātad, ka viņam ir bailes par iespējamām nākotnes attiecībām ar Maskavu. Tomēr presē tādas bažas neatspoguļojās. Tomēr jāsaka, ka cenzūra un neitrālais status veidoja šo sabiedrisko diskursu un vispārēji tika uzskatīts, ka Padomju Savienība atgriezīsies pie savas deklarētās neutralitātes, kas tika uzskatīts Padomju Savienībai būtu daudz noderīgākas status un ļautu daudz brīvāk rīkoties. Tomēr dažādie dokumenti un arī nosūtītās informācijas kvalitāte liecina, ka Rumānijas iestādēm tiešām interesēja tas, kas notiek Skandināvijā un Baltijas valstīs. Rumānija un arī Somija un arī Baltijas valstis atrodas ļoti tuvu Padomju Savienībai, un tāpēc Rumānija ļoti rūpīgi skatījās uz to, kas notiek Ziemeļaustrum Eiropā. Pēc līguma noslēgšanas ar Somiju Baltijas valstīs atkal parādījās lielas bažas par to, kas tad tālāk varētu notikt šajā reģionā. Bija cerības, ka varbūt komplekss izbeigsies un ka varēs pieņemt kaut kādu kompromisu, lai novērstu kara sākšanos. 40. gada 10. janvārī Grigors Nikolesko Bužešs no Latvijas ziņoja par to, ka latviešiem ir bailes par to, ka nenotiks tāda sabiedroto iejaukšanās kā Somijas gadījumā un ka Padomju Savienība apvienotos ar Vāciju. Tika arī norādīts, ka ir pastāv bažas par to, ka Baltijas valsts varēs pastāvēt kā neatkarīgas valstis. Angļu un franču iejaukšanās, kā arī Zviedru rīcība tika uzskatīta par iespējamu draudu visam šim reģionam. Attiecīgi tika palielināti padomju spēki šajā reģionā un tika runāts arī par to, ka varbūt pat šīs valstis varētu Padomju Savienību okupēt. Izskatās tomēr, ka Somijas gadījumā šāds rezultāts netika panākts. Tika uzskatīts, ka varbūt vajadzētu iejaukties Ziemeļkaukāzā, militāri iejaukties, lai tur noslēgtu piegāžu ceļus un tam līdzīgi. Šajā periodā bija tāds kā miers pirms vētras.
Izskatās, ka attieksme pret Baltijas valstīm nebija mainījusies, ņemot arī vērā to, ka kara darbība neizplatījās uz pārējām reģiona daļām. Uzeska no Rīgas ziņoja, ka tiek uzskatīts, ka Padomju Savienība saglabās neutralitāti un ka Maskava vēlēsies novērst konfrontāciju ar sabiedrotajiem ne tikai Skandināvijā un Baltijas reģionā, bet arī Balkānos, kur tā neriskēs iesaistīties konfliktā ar Turciju, ar ko ļoti ciešas attiecības bija Rumānijai un arī Francijai un Lielbritānijai. Tomēr mūsu diplomātiskajos dokumentos tika arī norādīts, tātad sūtot šos ziņojumus uz centrālo ministriju no dažādām pasaules valstīm, no dažādām Eiropas valstīm. Tātad tika runāts par diezgan bēdīgo Austrumeiropas un Baltijas valstu iespējamo nākotni. Ja Maskava mēģināja radīt tādu legalitātes auru savai ekspansijai, bet tas nevarēja nevienu piemānīt. Tieši pretēji tas radīja bailes, jo Padomju Savienība uzsvēra, ka šāda aneksācija noteikti būtu galīga. Pirmais trauksmes zvaniņš par to, ka situācija mainīsies pēc Ziemeļu kara beigām, ir atrodama Džordžu Lekas parakstītajā ziņojumā. 40. gada marta telegrammā tika pievērsta uzmanība, ka 6 mēnešus pēc šī pakta noslēgšanas padomju spiediens pret 3 Baltijas valstīm palielinājās ar katru dienu. Vienlaikus rumāņu diplomāts nenorādīja, ka tad, nenorādīja, ka kaut kā opozīcija iebilstu pret Krievu prasībām, lai gan kaut kādas balsis tomēr bija ar pretēju viedokli, bet Lietuvā pat šādu balstu nebija. Vēstnieks no Svētā krēsla ziņoja atpakaļ ministrijai par to, ka ziņas par miera līgumu noslēgšanu starp Somiju un Padomju Savienību, un jo īpaši par tā nosacījumiem radīja tādu rūgtumu Vatikānā, ņemot vērā skumjo kara noslēgumu, jo ņemot vērā Somu varonīgumu, rezultātam bija jābūt citādam. Bet vienlaikus Vatikāns un oficiālā prese norādīja, ka Ziemeļu kara beigas būtu jāizvērtē un jāmācās no tām. Jāsaprot, ka Somus nesakāva karā, bet Maskavu arī nevarēja uzskatīt par uzvarētāju. Un attiecīgi Baltijas jūra tika pārvērsta par Padomju ezeru, izvietojot militārās bāzes Baltijas valstīs un arī pie Somu jūras līča. Vatikānā tiek runāts arī par to, ka Eiropas valstis varēja vairāk Somijai palīdzēt, bet vienlaikus bija jāsaprot arī, ka Padomju Savienība varētu ļoti efektīvi iebiedēt jebkādus iespējamos atbalstītājus. Mēs vienkārši varam konstatēt, cik aktuāli šie secinājumi ir arī mūsdienās. Nikolai Petresku martā nosūtīja arī plašu ziņojumu par Joakima von Ribbentropa vizīti Vatikānā. Tika norādīts, ka to pieprasīja vācu puse, un šajā gadījumā vācu diplomāts tika uzņemts atbilstoši protokolam, un abu pārstāvju automašīnas brauca bez karogiem, kas bija tāds pilnīgi bezprecedenta gadījums. Šī sanāksme tika kritizēta, un arī Pijus 12. kritizēja Vācijas rīcību, norādot to von Ribbentropam. Rumānijas pārstāvis ziņoja, ka diez vai Maskava varētu panākt vēlamo Baltijas valstīs, ja vien nebūtu sagruvuši tie spēki, kam bija jāizsargā šis sektors no boļševikiem. Atbilstoši Vatikāna oficiālajai presei, Vācija bija atbalstījusi Somijas neatkarības iegūšanu no boļševiku spēkiem. Un
Vienlaikus Vācijai bija draudzīga politika pret Maskavu 38. 39. gadā, kas var tikai kaitēt cilvēcei. Davidesku pārstāvis Maskavā sūtīja ziņojumu ar interesantu informāciju, ko bija saņēmis no Zviedrijas pārstāvja. Zviedru ministrs bija norādījis, kas tad notika Somu padomju sarunās un kā tika vilktas jaunās robežas, bet vienlaikus Zviedru diplomāts bija norādījis, ka aizsarg savienības projekts sākotnēji Maskavā tika uztverts ar naidīgumu, un tika norādīts, ka tagad tiek atbalstīts revanšs pret Padomju Savienību. Bet vienlaikus tika arī norādīts, ka varbūt Maskavas attieksme varētu mainīties, ja Skandināvijas valstis varētu garantēt, ka šāds līgums nebūtu vērsts pret Padomju Savienību. Šī informācija interesēja Buharestes iestādes. Jāsaka, runājot par Somu padomju karu, arī militārie jautājumi bija ļoti interesanti Rumānijas valdībai, diplomātiem un armijai. Viņi mēģināja mācīties pēc iespējas vairāk no šiem notikumiem, lai attiecīgi mainītu apmācību un taktiku Rumānijas armijā. Ierodos no Šveices, ārlietu ministrijā bija Aleksandra Gurunesku telegramma, kur viņš norādīja vai atsaucās uz īpašu saraksti, kas tika minēta kādā Šveices laikrakstā. Tātad tur tika stāstīts par situāciju visnelabvēlīgākajā gaismā. Un Rumānijas pārstāvim šķita, ka šī informācija varētu būt noderīga Rumānijas centrālajai varai, jo padomju spēki esot mācījušies no savām kļūdām. Arī sarkanā armija spēja izlausties Karēlijā cauri Somu aizsardzības līnijām, cīnoties ļoti smagos apstākļos, pat tur, kur bija dažādi nocietinājumi. Vienlaikus Nikolesku Bazesku sūtīja arī informāciju par visiem gadījumiem, kad padomju pārstāvji bija minējuši Rumāniju. Piemēram, tad, kad tika runāts par Padomju Savienības un Latvijas militāro līgumu, Isakovs bija norādījis, ka pēc sarunām ar Somiju būtu varbūt jādomā par atkārtotu Besarābijas okupāciju. Un kā Maskava jau esot uz Harkovu attiecīgi un uz Odesu nosūtīs attiecīgos spēkus. 90. gada jūnija sākumā Latvijas armijas ģenerālštābs informēja Buzesku par ievērojumu padomju spēku koncentrāciju pie robežas ar Poliju. Diplomāts par to informēja valdību, norādot, ka nav īsti paredzams, ko tad padomju spēki varētu darīt. Tomēr Aleksandro Malo no Vācijas telegrafēja uz Buharesti 40. gada jūnijā, ka īsumā pēc sarunas ar Ernstu Vērmanu, valsts sekretāru, un tur tika uzsvērts, ka šim pārstāvim bija pilnvaras runāt Buharestes vārdā, ka nebija nekādas informācijas par padomju gatavošanos kaut kādām naidīgām darbībām pret Rumāniju vai Balkānos. Diplomāts arī norādīja, ka šādas darbības diez vai notiktu, un ja notiktu, tad Ungārija un Bulgārija neatteiktos no neutralitātes. Tomēr tika pievērsta arī uzmanība tam, ka Vācijai bija radies iespējas, ka padomju rīcība Baltijas valstīs bija radījusi neapmierinātību Vācijā, ka tā bija pārsteigusi Vāciju. Un jāsaka, ka tas savā ziņā arī sakrita ar no Maskavas saņemto informāciju. Tika informēta ārlietu ministrija par to, ka
spēku klātbūtne pie Dņestras tikai attainoja padomju valdības viedokli un ka Maskavai nebija nekādu naidīgu nolūku attiecībā uz Rumāniju. Un Baltijas valstu neatkarības apspiešana tika skaidrota ar kaut kādu psihozi, kas saistībā ar padomju vadītājiem. Un Rumānijas pārstāvis norādīja, ka diez vai spēku atsaukšana no Dņestras reģiona kaut kā mainītu esošo situāciju, tieši pretēji varbūt, ka tas liktu padomju spēkiem būt aizdomīgiem. Tomēr, ņemot vērā padomju ultimātu Baltijas valstīm, tas bija tāds kā pārsteigums, jo īpaši ņemot vērā mierīgo atmosfēru kopumā tajā laikā valstī. Un Buharestas diplomāti ar lielām šaubām uztvēra apgalvojumu, ka padomju spēki Baltijas valstīs sagaidīti ar ziediem. Tika skaidrots, ka noteikti tādas grupas bija ļoti mazas un kaut kādas, teiksim, ekstremālu viedokļu noskaņotas. Jāsaka, ka padomju rīcība 1940. gadā notika brīdī, kad visi pievērsās notikumiem 40. gadā, teiksim, Francijas spēku sabrukums pēc 6 nedēļām bija milzīgs pārsteigums gan pašiem vāciešiem, gan arī PSRS. Un visticamāk, ka Padomju Savienība tajā laikā uzskatīja, ka visus interesēs tikai tas, kas notiek rietumos, un neinteresēs Baltijas valstu liktenis. Šajā ļoti labvēlīgajā brīdī PSRS darīja visu iespējamo, lai Baltijas valstu okupācija vismaz izskatītos pamatota, juridiski pamatota. Tomēr, skatoties atpakaļ, mēs redzam, ka Baltijas valstu okupācija un arī citu Eiropas daļu okupācija bija Maskavas plāna sastāvdaļas. Un to visu var izsekot gan trīspusējās sarunās ar Franciju un Vāciju, gan arī attiecībās ar Franciju un Angliju un attiecībās ar Vāciju. Un katrs solis bija viens solis tuvāk uz kopējo vispārējo mērķi. Somija pagaidām bija saglabājusi neatkarību, un PSRS uzskatīja, ka Somijai šāds status nebūtu jāuztur. Un 39. gada slepajā protokolā Staļins norādīja, ka PSRS ārlietu ministrs darīja visu iespējamo, lai panāktu Vācijas vizītes laikā, ka Somijas jautājums tiek risināts, vācieši nepiekāpās, un tas vienkārši parādīja, ka jau tad pastāvēja zināms spriedums